85. diena, un es vēlējos ar jums nopietni parunāt. Tātad, es domāju, ka šajā šovā jums ir arī likumi, kas jums jāievēro, tādi kā noteikumi. Pirmais noteikums. Ja jūs saprotat, kā triks ir izdarīts, vai ja jūs daudzreiz skatāties, neatklājiet to. Nerakstiet komentāros atbildes. Skaidrs? Otrais noteikums. Ievērojiet pirmo noteikumu. Trešais noteikums. Ievērojiet pirmos 2 noteikumus un tā tālāk. Jūs sapratāt. Jo vakardienas trikam vienkārši visi minēja kaut ko. Komentāros rakstīja, kā tas izdarīts un tur minēja visu kaut ko. Nevienam tas neinteresē. Man tas neinteresē. Tie, kas nostās un patīk, palas komentārus, un tiem arī tas neinteresē. Ja? Labi, šodien būs triks ar tāds interesants triks, kur piedalīsieties arī jūs. Tādēļ sekojiet norādēm, un jums pašiem būs jautrāk. Skatieties. Šodien parādīšu jums kāršu triku, bet tas nav parasts kāršu triks. Tas ir tāds mazliet citādāks triks. Ja? Šim trikam izmantošu tikai 5 kārtis. Tā, teiksim, šīs te 5. Šīs noliksim. Un tagad es jums parādīšu šīs 5 kārtas, un jūs vienu iegaumējat no tām. Bet tādu, kuru es nevarētu zināt, kuru sarežģīto, ja? Kur būtu grūti man iedomāties, ja? Tā, es jums parādīšu šīs kārtas. Tā, ja? Un iegaumējat vienu kārti. Ātri? Ir, ja? Un domājiet par to kārti. Visu laiku domājiet. Es paņemšu kārtas, saspiedīšu. Un ticiet vai nē, bet redzat, man šeit ir tikai 1, 2, 3, 4 kārtas, un jūsu kārtas šeit nav. Bet šo triku lūdzu skatieties tiešām tikai vienu reizi. Jo vairākas reizes viņš nesanāks. Vienreiz nostieties un ir forši. Labi, bet kā jums liekas, ko darītu Maikls Džeksons, ja viņš vēl būtu dzīvs? Bļautu un skrāpētu zārka sienas. Tā būtu. Labi, tiekamies rīt.